Sveiki, draugi! Šodien mēs dosimies aizraujošā ceļojumā cauri prezervatīvu vēsturei. Vai jūs zinājāt, ka prezervatīvi pastāv jau ļoti ilgu laiku? Tūkstošiem gadu patiesībā. Nav brīnums, vai ne? No pašiem senākajiem laikiem līdz pat šodienai cilvēki ir paļāvušies uz šo mazo izgudrojumu. Tas ir neticami. Iedomājieties pasauli bez prezervatīviem. Tie tika gatavoti no dzīvnieku zarnām un žultspūšļiem. Diezgan nepatīkami, vai ne? Un es nevaru iedomāties, ka tie īpaši ērti. Bet tas bija viss, kas viņiem tolaik bija pieejams. Pateicamies tehnoloģiju progresam, vai ne? Dizains kopš tā laika ir krietni uzlabojies. Mūsdienās prezervatīviem ir būtiska loma mūsu veselībā un brīvībā. Vai esat gatavi? Dosimies ceļojumā cauri prezervatīvu vēsturei. Dosimies tālā ceļojumā laikā 3000 gadus senā pagātnē uz seno Ēģipti. Vai var iedomāties, ka cilvēki jau toreiz izmantoja prezervatīvus? Senie eģiptieši daudzējādā ziņā bija ļoti attīstīti. Lai gan viņiem nebija gumijas, viņi prata izmantot dažādus dabas materiālus. Atradumi liecina, ka viņi izgatavoja pirmos prezervatīvus no lina auduma un dzīvnieku iekšējiem orgāniem. Iedomājies, aizsarglīdzeklis no lina auduma faraona laikmetā. Mēs precīzi nezinām, kā viņi šos senos prezervatīvus lietoja. Taču ir skaidrs, ka senie eģiptieši labi pārzināja savu ķermeni un tā funkcijas. Viņi nebaidījās izmēģināt jaunas lietas un saprat, cik svarīga ir drošība. Apbrīnojami, ka lieta, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu mūsdienās, pastāvēja jau pirms tūkstošiem gadu. Bet tas vēl nav viss prezervatīvu stāsts. Vēsturnieki uzskata, ka senajā Ēģiptē prezervatīvus neizmantoja tikai baudas dēļ. Tiem bija arī garīga nozīme. Ir pierādījumi, ka prezervatīvus izmantoja dažādos rituālos un ticējumos. Piemēram, tika uzskatīts, ka prezervatīvu lietošana atbaida ļaunos garus un veicina auglību. Šī saikne starp seksu, dzimstības kontroli un reliģiju ir pavadījusi prezervatīvu visā tā pastāvēšanas laikā. Varētu teikt, ka mūsu attiecības ar šo mazo lietu vienmēr ir bijušas sarežģītas un dziļas. Tas liek aizdomāties, kādi noslēpumi vēl slēpjas pagātnē. Iespējams, mēs nekad neatradīsim atbildes uz visiem jautājumiem, bet viena lieta ir skaidra. Prezervatīvi ir daļa no cilvēces kultūras jau no seniem laikiem. Jūs droši vien esat dzirdējuši par linu audumu un zivju pūšļiem. Bet vai jūs zinājāt, ka senie eģiptieši tos iespējams izmantoja kā kontracepcijas līdzekli? Cilvēki jau senatnē bija ļoti attapīgi. Iedomājieties, kā viņi šos zivju pūšļus veidoja par sava veida prezervatīviem un izmantoja tos. Lai gan tas varētu šķist nepārāk ērti, tas liecina par viņu atjautību un vēlmi rūpēties par sevi. Interesanti, ka daži vēsturnieki uzskata, ka šie prezervatīvi senajā Ēģiptē tika krāsoti dažādās krāsās. Izskatās, ka moda vienmēr ir bijusi svarīga. Iespējams, ka šie krāsainie prezervatīvi tika izmantoti, lai paustu sociālo statusu vai noteiktu mērķi. Tas parāda, ka cilvēki jau senatnē meklēja veidus, kā izpaust sevi un savu individualitāti, pat ar ikdienišķām lietām. Pēc Romas impērijas krišanas Eiropa iegāja jaunā laikmetā, ko sauc par viduslaikiem. Tas nebija ziedu laiks mācībām vai progresam. Baznīca stingri kontrolēja seksuālo dzīvi un kontracepcija. Par tādu lietu nebija ne runas. Kur tad šajā visā paliek prezervatīvs? Tas ir liels noslēpums. No šī laika perioda ir ļoti maz liecību par prezervatīvu lietošanu. Sabiedrība bija ļoti noslēgta, un daži vēsturnieki uzskata, ka prezervatīvus slepeni lietoja tautas dziedniecībā. Citi domā, ka prezervatīvu lietošana samazinājās līdz ar baznīcas ietekmes pieaugumu. Lai kāds būtu iemesls, šķiet, ka viduslaikos prezervatīvs tika aizmirsts. Bet neuztraucieties, prezervatīvs atgriezīsies. Pārlieksim pāris gadsimtus uz priekšu, Renesanses laikmetā. Eiropa piedzīvoja uzplaukumu. Māksla, zinātne un kultūra attīstījās nepieredzētā tempā. Tomēr pār Eiropu gulēja tumšs ēna – sifilis. Šī seksuāli transmisīvā slimība 15. un 16. gadsimtā izplatījās kā ugunsgrēks. Un tas bija briesmīgi. Sifilis izraisīja čūlas, aklumu un pat nāvi. Cilvēki bija šausmās. Viņi darīja visu iespējamo, lai pasargātu sevi no šīs briesmīgās slimības. Un tieši šeit prezervatīvs atkal parādās uz skatuves. Sifilisa epidēmija piespieda cilvēkus meklēt veidus, kā apturēt slimības izplatīšanos. Sākās izmisīga meklēšana pēc dažādām profilakses metodēm.
Iepazīstieties ar Gabrielu Falopio, itāļu ārstu un ķirurgu. Mēs gadā Falopio publicēja grāmatu, kas uz visiem laikiem mainīja prezervatīvu vēsturi. Viņš rakstīja par aizsargu apvalku, kas izgatavots no lina auduma, kas bija paredzēts, lai pasargātu vīriešus no sifilisa. Falopio izgudrojums būtībā bija lina prezervatīvs ar tam piestiprinātām lentītēm. Viņš ieteica to pirms lietošanas iemērt īpašā medicīniskā šķīdumā, lai uzlabotu tā efektivitāti. Joprojām notiek diskusijas par to, vai Falo tiešām bija šī lina prezervatīva izgudrotājs. Daži vēsturnieki uzskata, ka līdzīgas lietas tika izmantotas jau ilgi pirms tam. Tomēr Falopio pieraksti ir nozīmīgi, jo tie ir agrākie rakstiskie pierādījumi par prezervatīvu lietošanu, īpaši seksuāli transmisīvo slimību profilakses kontekstā. Viņa darbs palīdzēja pārveidot prezervatīvu no tabu tēmas par zinātnisku un medicīnisku priekšmetu. Vārds prezervatīvs ir bijis mums blakus jau ilgu laiku, bet no kurienes tas īsti radies? Patiesība ir tāda, ka neviens to īsti nezina. Tas ir vēsturisks noslēpums, kas joprojām mulsina zinātniekus. Protams, ir daudz teoriju. Daži uzskata, ka tas cēlies no latīņu valodas vārda condus, kas nozīmē trauks. Citi domā, ka tas cēlies no Francijas pilsētas nosaukuma condom, kas tika nepareizi uzrakstīts. Saskaņā ar vienu teoriju, ārsts ar uzvārdu kondom esot devis Anglijas karalim Čārlzam Tiving aizsargierīci, kas izgatavota no dzīvnieku zarnām. Lai kāds būtu tā izcelsmes stāsts, vārds prezervatīvs kļuva populārs un plaši izplatīts. Līdz 19. gadsimtam tas jau bija kļuvis par šāda veida kontracepcijas līdzekļa vispār pieņemtu nosaukumu. Lai gan zinātnes revolūcijas laiks prezervatīvam bija sarežģīts, tas bija arī pārmaiņu laiks. Bailes no sifilis un tādu pionieru kā Falopija darbs veicināja prezervatīva popularitāti kā svarīgam līdzeklim cīņā pret slimībām. Kaut kas labāks. Persina gadsimtā prezervatīvu vēsturē ienāca kaut kas jauns. Prezervatīvi, kas izgatavoti no dzīvnieku zarnām. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Prezervatīvus izgatavoja no dzīvnieku, īpaši aitu zarnām. Varbūt tas šodien šķiet dīvaini, bet ticiet man, tas bija liels solis uz priekšu, salīdzinot ar prezervatīviem, kas izgatavoti no dzīvnieku ādas. Zarnu prezervatīvi bija daudz gludāki, plānāki un elastīgāki nekā to priekšteči. Iedomājieties, zarnas tika tīrītas, stieptas un žāvētas, līdz tās bija tik plānas kā papīrs. Tas bija sarežģīts un laikietilpīgs process, ko veica īpaši apmācīti amatnieki, tāpat kā šodien. Lai gan tie nebija perfekti, zarnu prezervatīvi sniedza lielāku komfortu un aizsardzību nekā jebkura cita tā laika metode. Pateicoties komfortam un efektivitātei, zarnu prezervatīvi ātri kļuva par luksus preci. Augstākā sabiedrība, augstas cenas. Prezervatīvi, kas izgatavoti no dzīvnieku zarnām, ātri kļuva populāri turīgi un ietekmīgi cilvēku vidū. Sākotnēji tos galvenokārt lietoja turīgie cilvēki. Viņi saprata to efektivitāti un bija gatavi maksāt augstu cenu. Iedomājieties, prezervatīvi no dzīvnieku zarnām bija tikpat ekskluzīvi kā mūsdienās dizaineru somas vai luksusa pulksteņi. Tie bija statusa simbols, kas liecināja par bagātību un labu gaumi. Protams, ekskluzīviem priekšmetiem ir augstas cenas. Prezervatīvi no dzīvnieku zarnām bija ļoti dārgi. Tie maksāja vairākas dienas darba vienkāršam strādniekam. Tāpēc tie bija nepieejami lielākajai daļai iedzīvotāju. Ģimenes plānošana bija greznība, par kuru vienkāršie ļaudis varēja tikai sapņot. Lai gan dzīvnieku ādas prezervatīvi bija populāri augstākās sabiedrības aprindās, tie kļuva pazīstami arī citās sabiedrības grupās, kur viena no pasaules senākajām profesijām turpināja attīstīties. Featuring gadsimta lielajās pilsētās, piemēram Londonā, prostitūcija bija plaši izplatīta. Seksa darbinieki bija vieni no pirmajiem, kas regulāri sāka lietot prezervatīvus. Viņi labi apzinājās ar savu darbu saistītos riskus un nepieciešamību sevi pasargāt. Lai gan dārgi dzīvnieku ādas prezervatīvi piedāvāja ievērojamu aizsardzību pret seksuāli transmisīvajām slimībām un nevēlamu grūtniecību. Šajā laikā sāka parādīties publiskie nami jeb bordeli. Daži no tiem nodrošināja dzīvnieku ādas prezervatīvus gan saviem darbiniekiem, gan klientiem, kas liecināja par centieniem ierobežot slimību izplatību. Prezervatīvu lietošana šajās vietās liecina par kaut ko svarīgu. Neskatoties uz sabiedrības spiedienu un juridiskiem ierobežojumiem,
Cilvēki meklēja veidus, kā sevi pasargāt un saglabāt savu seksuālo veselību. Gadsimta beigās prezervatīvu pasauli gaidīja revolūcija. Ar gumijas parādīšanos viss mainījās. Iedomājieties pasauli bez gumijas cimdiem, baloniem un pats galvenais – bez gumijas prezervatīviem. Šodien tas šķiet neiespējami, bet toreiz šis daudzpusīgais materiāls bija īsts atklājums. Pirms gumijas prezervatīvus galvenokārt izgatavoja no dzīvnieku zarnām, un, godīgi sakot, tam bija savi trūkumi. Par laimi 19. gadsimta vidū amerikāņu izgudrotājs Čārls Gudjīrs izgudroja vulkanizācijas procesu. Šajā procesā neapstrādātu gumiju karsē un sajauc ar sēru, padarot to daudz izturīgāku un elastīgāku. Šim atklājumam bija daudz pielietojumu, bet pats svarīgākais, tas radikāli mainīja prezervatīvu ražošanu. Lateks, balts šķidrums, ko iegūst no kaučuka kokiem, izrādījās ideāls materiāls prezervatīvu ražošanai. Guma ir izturīga, elastīga, plāna, bet tajā pašā laikā stipra un pats galvenais daudz lētāka ražošanā nekā prezervatīvi no dzīvnieku ādas. Gumijas pieejamībai bija izšķiroša loma, lai prezervatīvi kļūtu pieejami plašākai sabiedrībai. Lateksa prezervatīvu parādīšanās bija liels pavērsiens kontracepcijas vēsturē. Prezervatīvi vairs nebija pieejami tikai turīgai sabiedrības daļai. Masu ražošana padarīja tos daudz lētākus un pieejamākus ikvienam. Lai ražotu šos mazos lateksa izstrādājumus, tika uzceltas milzīgas fabrikas. Ražošanas process bija fascinējošs. Šķidro lateksu ielēja veidnēs un apstrādāja ar karstumu un spiedienu, lai iegūtu gatavo produktu. Pārējai uz rūpniecisko ražošanu bija milzīga ietekme uz sabiedrību. Pēkšņi gan trūcīgiem, gan turīgiem cilvēkiem bija pieejama efektīva dzimstības kontroles metode. Šai uzlabotajai pieejamībai bija milzīga ietekme uz daudzām dzīves jomām, tostarp ģimenes plānošanu, sabiedrības veselību un pat seksuālo brīvību. Lateksa prezervatīvs nebija tikai tehnoloģisks sasniegums, bet arī sociāla revolūcija. Māsu ražošana padarīja prezervatīvus pieejamus ikvienam. Tie vairs nebija tikai bagātnieku priekšrocība. Tos varēja iegādāties veikalos, aptiekās un dažreiz pat pārtikas veikalos, lai gan bieži vien tos pārdeva diskrēti. Pat pērkot tos bija jābūt uzmanīgiem. Tomēr prezervatīvi kļuva arvien izplatītāki un sabiedrības attieksme pret tiem sāka mainīties. Tas notika vienlaikus ar to, kad cilvēki sāka atklātāk runāt par ģimenes plānošanu. Lateksa prezervatīvu popularitātei bija tieši saistība ar augošo feministu kustību. Sievietes cīnījās par savām tiesībām, par savu brīvību. Tiesības plānot ģimeni bija būtiska šīs cīņas par brīvību sastāvdaļa. Un lateksa prezervatīvam, šai vienkāršajai ierīcei, bija izšķiroša loma šajās pārmaiņās. Tas deva sievietēm un vīriešiem iespēju pašiem izlemt, kad un vai viņi vēlas bērnus. Neticami, kāds ceļš ir veikts šim mazajam izstrādājumam, vai ne? Kādreiz prezervatīvi tika gatavoti no dzīvnieku zarnām un pūšļiem, bet šodien mums ir jauns laikmets ar jaunām tehnoloģijām un materiāliem. Aizmirstiet par tiem biezajiem prezervatīviem. Tagad tie ir plāni un izturīgi. Mūsdienās prezervatīvi ir pieejami visās formās un izmēros. Dažādi izmēri, formas un veidi. Katram ir savs variants. Katrs prezervatīvs tiek rūpīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu kvalitāti un drošību. Lai gan daudz kas ir mainījies, viena lieta paliek nemainīga – prezervatīva galvenais uzdevums. Vai zināja, ka prezervatīvi nav domāti tikai grūtniecības novēršanai? Tie ir seksuālās brīvības, atbildības un spēka simbols. To lietošana ir gudra izvēle, veids, kā rūpēties par savu ķermeni un seksuālo veselību. Prezervatīvi ir svarīga daļa no svarīgas sarunas. Tie dod mums iespēju baudīt seksu, neapdraudot savu veselību vai nākotni. Tā ir cieņas zīme pret sevi un saviem partneriem. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kā prezervatīvs izskatīsies nākotnē? Atskatoties uz to, kā prezervatīvs ir attīstījies un mainījies, tas ir bijis neticams progress. Zinātnieki nemitīgi strādā, lai atrastu jaunus materiālus un metodes prezervatīvu uzlabošanai. Iedomājieties prezervatīvu, kas izgatavots no plāna, komfortabla materiāla, vai pat tādu, kas spēj noteikt seksuāli transmisīvās slimības. Vai tas nebūtu lieliski? Bioloģiski noārdām vai pašlubricējoši prezervatīvi padarītu to lietošanu vēl ērtāku.
Tomēr prezervatīva nākotne nav saistīta tikai ar tehnoloģijām, bet arī ar sabiedrības izpratni un izglītību. Mums ir jāveido atvērta sabiedrība, kurā cilvēki var brīvi runāt par drošu seksu un kontracepciju, lai ikvienam būtu pieejama precīza informācija. Prezervatīvam jau sen ir bijusi nozīmīga loma cilvēku seksuālajā dzīvē, un tas būs svarīgs arī nākotnē. Prezervatīvs ir apliecinājums cilvēka nepārtrauktajai attīstībai, mūsu centieniem dzīvot labāku, veselīgāku, laimīgāku un drošāku dzīvi. No Nīlas upes krastiem līdz pat mūsdienu guļamistabām, prezervatīva ceļojums ir patiesi apbrīnojams. Tas ir stāsts par cilvēku atjautību, par patiesu laimes evolūciju un par mūsu vēlmi rūpēties par sevi un saviem mīļajiem. Vai nav pienācis laiks atvadīties no zivju pūšļiem un atstāt pagātnē tos nabaga dzīvnieku iekšējos orgānus? Sākotnēji kā vienkāršs aizsarglīdzeklis, prezervatīvs kļuva par seksuālās revolūcijas simbolu un svarīgu ieroci cīņā par sabiedrības veselību. Tāpēc nākamreiz, kad redzi prezervatīvu, velti mirkli, lai apdomātu tās seno vēsturi un nozīmi. Tas ir paudžu solījums par veselīgāku un laimīgāku dzīvi. Atceries, ir svarīgi būt informētam par seksuālo veselību un pieņemt atbildīgus lēmumus. Rīkosimies droši un nododam šo vēstījumu nākamajām paudzēm.